Paezē hidroglīzi. Man nepatīk viņas smarža. Man patīk tekstūra, man smarža nepatīk. Man patīk, es varbūt vienkārši ļoti izsalkusi. Ļoti. Es zini, ko likšu? Bet viņai smarža arī nepatīk. Ne? Kas smaržo? Man vispār riebjās, ka smaržo pēc kaut kā puķaina tāda. Jā. Ja godīgi pirmo reizi pati uz sevi šo krēmiņu testēšu. Šis ir, starp citu, Embryolisse, tāds Hollywoodas vizāžistu noslēpums, ko daudzi tur savā make-up kitā. Tas ir krēms, ko var izmantot gan kā sejas bāzi, gan kā masku pirms make-upa. Var arī ar šo krēmu noņemt make-upu no sejas. Viņam ir vārdsākot daudz pielietojumu. Man viņš patīk, bet man nepatīk viņa smarža. Bet, es testēšu, protams, tam citu man bija tieši tagad kliente pēc solāriem, tādā gados ar ļoti, ļoti sausādu. Pirms es sāku viņai ar acīm, uzliku viņu kā masku, ļoti sasūcās, smuki nevajadzēja pat ņemt nost. Tā kā jā, I like it. Treithausā var nopirkt. Tā, es jau līdz tonālēm, ko tu tur dari ar līmi seju zied, vai? Nē, uzacis ar līmi. Tas ir man mīļākais. Ko tu šitos sejas uz? Jā. My obsession hourglass. Man nepatīk viņu izmēri, šitie maziņie. Man šķiet, ka tīzli viņā ietrāpīt iekšā ir. Tās taisnība, jā, bet man liekas, ja viņi būtu lieli. Tā būtu summa tāda. Pamēģinu. Es teicu Kristīnai, man patīk savu melot, ka es esmu šitik tumša, bet patiesībā es esmu šitik tumša. Tas man vēl patumša būs. Tie tonālie Mario tiešām ir labi, jo man ir tikai atsainas un man viņas, tā. Так помēģini paņem. Давай. Давай. Не стесняйся. Угощайся. Да. Pastāstīji par to ceļojumu uz Parīzi. Ar L'Oreal? Kā vispār, kāda bija sajūta, kad viņi tev uzrakstīja un vai tu rakstīji pati? Nē. Es saņēmu e-pastu latviešu valodā. Nē, man uzrakstīja sākumā Instagramā L'Oreal pārstāve Linda. Es saka, izlasi e-pastu sročna. Es biju pabeigusi klienti krāsot, tā bija karsta vasaras diena, un tā kliente tāda forša bija, mēs aizpļāpājamies. Es viņai saku, kur tu tālāk brauc? Viņa saka, uz centru. Es saku, tu nevari mani tur pavest uz priekšu, mēs ar sīko uz jūru gribējām. Bija apsolījies, es saku, palaidīs uz priekšu, pieturā izlaidīs, jā, mēs varam uz jūru. Karači, es viņas mašīnā to e-pastu izlasīju, un tur bija angļu valodā tas uzaicinājums. Un es lasu, es domāju, es nepareizi gan jau angliski nesaprotu, jo tur location Paris, un es vēlreiz lasu un nevaru saprast. Es reāli apraudājos tajā mašīnā, kliente bija tik priecīga, viņa man tādu runu tur pateica iedvesmojošu. Ļoti satraucoši, ļoti emocionāli. Uz to jūru braucu vienkārši 7. debesīs. Tad jau sākās lielā plānošana, bet arī visu laiku visu plānoju, domāju, gan jau atsals, gan jau nebūs. Plānošana tādā ziņā, ka man bija jādomā, ko es vilkšu, jo es negribēju šo iespēju aizbraukt ar džinsām un protams. Un man gribējās atstāt iespaidu, un gribējās smukas bildes un visu. Es tā cītīgi gatavoju šūku, leitus, svārkus šo. Ko tik es tur nedarīju? Ar cik lielu bagāžu tu aizlidoji? Mums bija viss iekļauts loģiski, mums bija lielā bagāža, paldies Dievam. Es biju paredzējis, ka es ar maziņo tikšu galā. Jā, bet paldies Dievam, kad atsūtīja jau biļetes, es sapratu, ka būs lielā. Tā kā varēju ifēnu paņemt visu. Jā. Es jau biju tik lētecīga, domāju, ka Piezvaigžņu viesnīcā nebūs fēna, nebūs zobu pastas, ņēmu to līdzi, visu jau kā jau īsts, praktiskais latvietis. Jā. Bet man tā bija pirmā pieredze šāda luksus ceļojumā braukt, kur tu nezini, kur tu brauc pa lielām. Un vai viņiem bija kaut kādas prasības, ko tev ir jānofilmē, esot tur? Nē, ko nofilmēt? Nē, es varēju filmēt, ko es gribu, bet, kad ieliec, man vienkārši bija jāizmanto konkrēti hashtagi. Ko viņi man nodrošināja. Visur viņi bija jāliek. Bet tas jau būtu, bezkaunīgi aizbraukt un neko nefilmēt. Bet tīri teorētiski varētu? Teorētiski varēja, jā. Pēc tam bija jānosūta failos viss, ko es esmu likusi. Screenshotus sūtīju.
un laiku skaitu, kā rēģēja cilvēki. Tāpēc es arī, tad, kad likos lūdzu komentējiet, jo man likās, ja es šo iespēju kā pirmā latviete padiešu, vairs latviešus nesauks. Nu, cipa, ka būs slikta atsauksme un slikta šitā te. Tā bija tāda pilnīgi atbildības sajūta. Jā. Jo mēs no Baltijas bijām 3 meitenes, piemēram, no Polijas tur bija vesela komanda. Nu, poļiem es saku, protams, TikToks arī pavisam citā līmenī un tam līdzīgi, un Instagrams. Kas, mēs Baltijas meitenes tiešām tādās, nu, es vismazākā biju, Lietuvietē un Igaunietē bija vairāk visakā sekotāji, es domāju. Jā. Bet, nu, Latviešiem kliboja. Latviešiem kliboja, jā. Nu, kā tev, Tunaļņiks? Ļoti foršs, patiesībā diezgan sedzošs. Nu, viņš arī saka, ka vienu pumpīti vajag lietot. Jā. Ko starp citu ļoti arī iesaku darīt ar Mario Tonālo vienu to pumpīti spiest. Nu, man ar to ir lielas grūtības. Nezinu, kad strādā klientu. Jā. Kaut gan nevajag tik daudz, vienmēr taču pāri paliek uz rokas. Man patīk, es visu izlietoju, visu uzsēs. Man šķiet, ka manī sēja vajag maksimālu. Kā vispār pagāja tava sezona? Līga kāzu sezona šī? Ļoti labi. Jūlijs bija viskarstākais. Tur es vienkārši peldējos, kā niere talkos. Nu, tagad jau vajadzēs drusku pasvīst uz septembri, oktobri. Un tad jau sāksies atkal ziemas sezona, šitās te balles, nu, kā mēs saucas, korporatīvi. Jā. Fotosesies cauru gadu notiek, tā kā par to čil. Ilgojos pēc Latgales. Ilgojos, tīpaši rudenī un vasarā ilgojos, jā. Nu, ja atrastu tādu foršu vīru, Jā. kurš grib dzīvot Latgalē Jā. un strādāt Latgalē, Tev uzreiz vienkārši jābrauc uz Только Latgali. скажи, и я уже там. Brauc uz turieni un sopē tur uz vietas. Jā, nē, man Zini kā? vairs nevajag. Man no viņiem alerģija. Bet Skaži viņi ir īpaša es tev pateikšu, kur dabūt turīgu latgalieti. Kur? Tev ir jādodas vecgada naktī uz pasākumu Ziemeļplāzmā, Rēzeknē. Ok. Tur ieeja ar ap 100 eiro parasti. Oho. Bet tur ir viss Rēzeknes krējums. Oho, ok. Kur tad bija agrāk? Nu, es tur neesmu piespēt, es zinu, kas tur notiek. Jā, pažalsta. Ziemeļplāzmā, DMV. Būs tev reklāma Ziemeļplāzmā uz visu Latviju. Jā. Da. Santiņa jau skaista. Tu tur vēl lūpiņu konturē. Paskat, cik viņa cītīgi. Man nav ko tur konturēt, man viss piepūst. Nu, protams, ka man nav. Ar botoksu. Fīleri, tas ir fīleris. Nē, heiteri saka botoksu. Jā, man patīk tie, kuri nesūda nesaiet. Jā. Bet man, paņemēš, I'm broke, man vajag zīmēt. Jā, tā arī pasaki, ka naudas nav. Jāzīmē ir. Šitā ir dekrētā. Renāri, kāpēc sievai lūpu nav. Ko viņš saka, viņš gribētu, lai tev būtu? Nemūžam. Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir dārgi. Un, lai es tērētu tam naudu. Un otrkārt, viņš man pateica, es skolā izvēlējos skaistāko meiteni. Tieši tāpēc, lai nav jātērē šitādām lietām. Tas tāda pronāri. Es taču skaistuma industrijā strādāju. Es nevarēšu mūžīgi būt dabiska. Jā. Tas man neinteresē. Nē, tev vajag, bet zini, ko tev vajag mitrumiņam ielēst? To gan es tev pateikšu. Mitrumiņam ir tā pasaules lūpas ir 1 ml. Un tev būs absolūti Man liekas, pēc 1 ml ļoti labi redzēs, ka ir 1 ml. 0,5. Prosta ir vienmēr tā, ka 0,5 ielaid un tu aizēji vienalga to otru daļu ielaid atpakaļ. Jo no sākuma parasti sāk ar 0,5. Es ceru, ka es aprobežos, jo man patīk vairāk tāds dabisks paskats priekš sevis. Paskats. Es visdrīzāk ar vienu... Bet tu zīmē dabisks paskats viņai patīk. Es zīmēju to, ko klientei vajag. Jā. Priekš sēlēm Instagramā loģiski tur vajag močīt. Nē, es par tevi personiski runāju.
viņi piezīmēju, bet man patīk, ka es varu noņemt, un tas nekā nav. Ar fileri tomēr arī jāčakarēs. Tev ir jāatjauno viņu, vai pēc tam jāizšķīdina, un pa jaunam jādur un tā. Jā, nu man nākamreiz jau būs jāšķīdina. Jā. Rozā pūderis. Kāds pūderis? Vitamīna Babe. Špikojam. Anglijas atvedu. Sāku nesen lietot šito klientiem, es neizmantoju, vienkārši man bija te revīzija nesen make-upā un sapratu, ka vienkārši ir jālieto lietas, jo man es sapērku un tad stāvu. Jā. Bet tu esi tagad smagi uzsēdusies uz Mārio, ja? Jā, Mārio. Un zini, kāpēc? Tu zini, kas ir Shelby Ann? Nē. Kaut kas Shelby? Nē. Nopietni. Viņa man iedvesmoja arī izvilkt ārā to birstošo, jo es šitā klientiem vispār šajā tehnikā nestrādāju praktiski. Bet viņa tik smuki uztais ar to birstošo seju, un viņas tā fiška ir, ka viņai saka, ka viņai filtri ir virsū. Jā. Es zinu, Shelby, es sapratu, par kur tu runā. TikTokā es esmu redzējusi. Jā. Jā, viņa tiešām to dara. Nu, kā kamerā, es nezinu, kā dzīvē izskatās, bet kamerā. Jā. Tātad šādi. Jau arī nevienas krunciņas, nevienas jā. Viņa arī jauna ļoti. Jā. Mēs te jau padzīvojas materiāls. Protams. TikTokā vispār saka, ka, paraumi redz. It's time. Meģas. Vīrieši, jā. Jā. Oh my God, kā vīrieši man ienīst. TikTokā. Man te vairāk sievietes, man šķiet. Jā, tev ienīst sievietes? Nē, man arī ir pāris, bet viņas nekad tā mērķtiecīgi tevi nemedī. Viņas var atstāt mazliet ieiet tavos komentāros, uzdirst un pazust. Ja kāds ir kaut ko tādu centies, es saku, es uzreiz nobloķēju, es viņiem neesmu devusi iespēju. Bet kaut kas Instagramā gan mērķtiecīgi katru reizi man raksta. Jā. Anonīmajos. Jā. Es atgādināšu, ka anonīmajos var iegādāties un samaksāt un tur padot hintu, kas to raksta, ne? Jā, es to dzirdēju. Man slinkums. Man negribās naudu tērēt. Jā, man arī. Man baigi rozā zemats sanāca. Esi rozīga, bet tu būsi izskatīsies dzīvāka par mani. Man arī rozā pūdris, tikai no paizē. Es sanāk apkārt staigā, jo mājās man šitik rozā nekad nerādās. Varbūt tā gaisma. Kur tu dari? Tu arī ar rozā? Jā, tikai paizē. Kā viņš smaržo? Nezinu, kā mēs tvīningojam, ir pasmažot. Šitas aviņu? Šitas smuki smaržo. Man ļoti patīk. Tas tādam pažarēt. Bet pagad tu augļus arī nē? Ēdu, bet gribas šokolādi. Ar avenēm? Da vienalga. Jebkādu. Testējuši jauno sārtumu, vakar sev nopirku vārdu dienu. Nevarēju izlemt starp Lancome jaunajiem krēmēm. Man konsultante gribēja pavadināt uz tādu pirkumu. Nopirku Instagram produktu. Šito sārtumu redzu visām Instagram beibēm. Tāds ir. Nesūtiet tavu kā PR, ja? Tieši to, atsūtiet, bet ne jau šo toni. Viņi jau parasti PR sūta toņus, kas nav, man liekas, top. Jā, un tas ir smieklīgi. Kaut kādu vienu normālu ieliek un pārējos tādus, kurus tev ir jāpagrūž tos toņus. Man tā šķiet. Viens brands točno tā dara visu laiku. Zini, kurš? Kurš? Es tā domāju arī. Uztaisīsim slavenos Santas rozā vaigus. Vai tev ir vispār vēl kāds vizāžists, no kura tu gribētu kaut ko mācīties? Uz kā meistarklasēs? Jā, ir. Es tagad jau esmu procesā sarunāt receptām. Mūsu mečām ir grūti sarunāt vispār tādas lietas. Visas ir busy. Jā. Pie pirmās es gribu aiziet pie Jolantas. Jā, es arī pie viņas gribu. Es nezinu, vai mums Latvijā ir tehniskāks cilvēks kā viņa. Jo es pēc atsauksmēm arī vados. Visi saka, ka viņa ir stingra un ļoti skatās katru milimetru, ko tu dari. Es tieši tādu arī gribu, jo es visu daru tā. Man ļoti patīk viņas redzējums grima. Tāpēc es arī ļoti domāju, kad es iziešu no dekrēta, obligāti pie viņas iešu. Tas ir dārgs prieks, man uz to ir jākrāj, bet Jolanta, cik dārgs?
Nē, pats par sevi nav dārgāks, piemēram, kā es pati ņemu. Jā. Bet tāds kā pakalpojums iet mācīties, tas ir dārgi. Priekš manis. Jā. Man tāds ir jāieplāno, jāsaplāno. Kur izmanto Vivienne Sabo? Nē, tas ir Maybelline Build a Brow. Kur tu dabūji tādu? Šitā, Tino, man liekas, pirko. Šeinā ir ļoti forši ar 2 zobiņiem flomasters, jo es tagad sūtīšu, man klienti iedeva pataustīt. Cipā, es gribēju to jauno L'Oreal, to, ko tagad, es nezinu, kad mēs sagaidīsim tirgu Latvijas, viņš ar 3 laikam zobiņiem. Jā. Bet viņa man iedeva savu Šeinu pagaršot un bija ļoti labs. Ok. Šogad tev bija kaut kādas situācijas ar izbraukumiem? Kādas? Jā. Jā. Viena man nāk prātā. Viena man uzreiz nāk prātā. Karoči bija tā. Uzraksta man meitene Līgava un prasa loģiski, cik maksā un vai varu es paņemt. Es viņai atbildu, cik maksā. Make-ups pie manis ir 80 eiro. Plus izbraukums, tas ir benzīns vai taksis, ja pa Rīgu tur cipā. Ja ir jābrauc ārpus Rīgas, es ņemu pavadīto laiku ceļā 30 eiro stundā. To visu es viņai balss ziņā aizsūtu. Jā. Vārds pa vārdam, laiks paiet, izmēģinājums viss ir forši, mēs tiekamies. No rīta es iesēžos taksī, sāku braukt. Domāju, paskatīšos, cik ilgi man jābrauc, jo es to nepaskatījos iepriekš. Jā. Paskatīšos, cik man ilgi jābrauc. Mind you, man no rīta uzrakstam šitā sieviņa topošā Līgava un prasa, cik būs kopā. Es viņai nosaucu raflī to summu par taksi un sutrakoja, bet nenosaucu par pavadīto laiku ceļā, jo man muļķē likās, ka būs Rīgā. Man tiešām likās, ka viņa teica, ka būs Rīgā centrā. Man šķiet, ka tā arī bija iepriekš paredzēts, bet viņa pārcēlā cipa uz ārpus Rīgas. Jā. Karoči, es nenosaucu papildus par pavadīto laiku ceļā. Es braucu tajā taksī, es skatos, ka man ir ārpus Rīgas jābrauc un ļoti ilgi. Es viņai rakstu, klausies, sorry, es nepamanīju no rīta, cik tālu tu dzīvo. Būs vēl jāpiemaksā par pavadīto laiku ceļā. Un tādā, ok, cipā paprasīšu vīram, lai dabū. Es tāda, ok, viss mierīgi. Atbraucu, sakrāsoju, nāk maksāt viņas vedēja māte. Es viņai saku, tik un tik par make-upu, viņas man bija 3 laikam, par taksi šitik un par pavadīto laiku ceļā, tātad 30 eiro stundu ar kapēkām es braucu, es paņēmu uz vienu galu 30, atpakaļ 30, tātad 60 eiro. Viņa saka, liekt uz manis, tu što? Es saku, jūs ko, afigeli? Viņa uzmanis pa visu māju. Jūs ko, afigeli? Jūs kur tādas summas raujat no kurienes? Un es vienkārši apstulbus, es vēl tā stūrī biju iedzīta, viņa man tā kliedz uz manis, un es tāda bet Līgava bija informēta, un viņa piekrita, tāpēc es šeit esmu. Karoči, tas ir mans tāds episkākais šī gada, un vispār pirmo reizi manā profesijā bija tāds atgadījums, kad kliedz par to, cik es prasu maksāt. Jā. Wow! Vēl viens episks man bija šogad tāds no Līgavas iznāciens, ka atnāca uz izmēģinājumu, viņai patika, pēc viņas teksta viņai patika. Viss bija forši, vaibiņš foršs, viņa aizbrauca, jau viņas kāzu diena klāt, iepriekšā dienā es viņai gribu uzrakstīt, tiekamies rīt, un es nevaru atrast viņas profilu. Meklē, nevaru atrast, meklē, nevaru atrast. Ielieku storijā, uzrakstīju, pieņemsim tur Ilona, ja? Ilona uzraksti, man neviens neraksta, es naktī vēl es nevaru saprast, kur ir tā saraksta, es ne īsti atceros no galvas, kur man jābrauc neko. Un beigās atklājas, ka viņa mani nobloķējusi ir. Jā. Santiņa, drīz tev būs tiktu kā 10K. Cerams, ka pēc šī video būs 10K. Jā, piesakojam Santai un Kristīnai. Kristīna jau uz 11 iet. Jā. Tevi bieži brendi sauc uz dažādiem pasākumiem. Kā tev, ir bijis tāds pasākums, ka tu aizēji un tev liekas, tu tā kā tu esi jau ar pieredzīti. Šis pasākums galīgi iesūkā. Tādi ir bijuši vai vienmēr viņi ir līmenī? Bija viens pasākums, bet tur man liekas, es pati vainīga, jo es vienkārši nokavēju to daļu, kad pasniedz dzērienus un uzkodas. Man šķiet, ka tur tādas bija, es nezinu. Es vienkārši nokavēju stundiņu un parasti tas ir normā.
tādos pasākumos daudzi kavē, un parasti kaut kāda ēdiena dzēriena vienmēr stāv, un tu atnāc, un viss ir čili. Es atnācu, nekā nebija, es tieši atnācu ar draudzini, es paņēmu +1, un es domāju, mēs tur parīsim, paēdīsim. Jā. Saku, ejam uz pasākumu, un būs forši, baudīsim mākslu un tā, jo tur bija mākslas pasākums. Jā. Atnācām, nekā nebija. Nekā nebija, bet māksla bija skaista, tas gan. Man kā normālam cilvēkam parīt interesē. Jā, protams. Tagad jau to arī staigās. Es nevaru to sagaidīt. Būs man savs cilvēks. Jo es esmu diezgan antisociāla tādā ziņā, ka es uztraucos. Es pirmkārt slikti redzu. Otrakārt arī dzirdēt sāku slikti. Atmiņa man arī ir slikta. Atmiņa man arī slikta, jo labi tu seko cilvēkiem TikTokā, Instagramā, tu zini viņu niknējumus, vārdus, tu zini viņiem. Ja, nē. Un otrkārt cilvēki loģiski dzīvē savādāk izturās. Viens izskatās. Un izskatās, jā. Viens ir garš izrādās, otrs ļoti īsts izrādās, un tu tāds tā domā, tas ir tas vai nav, tas ir tas vai nav. Un tad es tur stāvu un domāju, pieiet klāt. Jā, es vēl mazliet viņu pasēdēšu pa mājām, čučuts, tā kā pulpa bērns un pudelīti neņem. Pagā, kad to trešo jūs tur plānojat? Es gribētu nākamgad decembrī sataisīt, lai būtu lauva. Pagā, vēl jāpaspēj, tad paguļēts mums ir. Paspēsim, mēs paguļēts noteikti. Oi, cik tur smuki un detalizēti. Aiztaisiet, ciet. Es vēl šimari neuzliku samdā. Viņa tur tādu, jūs jau tur kamerā nemaz neredzēsiet, mīļie cilvēci. Viņa tos galvenais, lai man acis parādās, zini, un... Es gāju, smuki jāci. Bet tev, zini, man tur ir jāčakarēs, lai kaut kas smuks sanāktu. A tev ir tāds... Un jāuzgizdā. Jāuzgizdā. Man tāda trūkstošana. Es tagad ievilkšu aizliegto produktuācijas. Tas ir ūdens līnijā. Man nedrīkst, bet priekš kadra vajag. Wow, kāds tu malacis. Tad tu tomēr to izdarīsi. Starp citu parādīšu jums veidu, kā ievilkt acīs zīmuli, kad ir grūtības šitā to darīt ar atvērtu aci. Man pašai ir tā grūtības darīt. Tu ieliec kaktiņā zīmuli, aiztaisi aci ciet un ar aci ciet lēnām velc pa ūdens līniju. Jā, nospiežās arī lejā, bet man šodien vajag to personiski. Ok, tas bija forši skatīties to tūplānā. Meistarklase par veltī. Es šausmīgi gribu savu grupu maksas kanālu, Telegramā, kur es varu, jo man ikdienas ir tik forši kaut kādi atradumi, ar ko es ļoti labprāt, tas pats Sheins, kaut kādi super krūti produkti. Tā gribētu dalīties, bet es neesmu muļķies par velti, nedalīšu. Es jau tikai nelieku baigi lielo samaksu. Es esmu bomzītis tagad, bet es ļoti gribētu piesakāt. Nē, noteikti. Nē, es tieši gribu, lai ir pieejams visiem. Jā, forši. Es arī gribu savu Telegram kanālu, bet man gribās, lai es jau sāku izlīstu no mājām kādreiz, lai būtu tas interesantāk. Jo es arī šobrīd tā arī neieparkos baigi, tikai to, ko man atsūta, zini. Attiecīgi, ko es tur darīšu. Pērku. Tā, kas es saprotu, tā kā arī pirktu. Tad tu netaisi tagad matus vispār? Vai taisi to? Netaisi? Jo man šķiet, ka tu taisīji. Es slapjos taisīju vienu brīdi, bet tagad es tā nepiedāvāju, ja kāds paprasītu slapjos uztaisītu. Bet lokas man bija piedzīvojums. Es biju saņēmusies, taisīšu lokas, jo es biju atkodusi, kā sev uztaisīt. Man sanāca, es domāju, ok, esmu gatava klientam to pašu izdarīt. Man pierakstījās brīnišķīga meitene, atbrauca no UK, viņa man šitā te fane sekotāja. Man uzticās, davai taisam matus un make-upu. To es pirms make-upa uztaisu tos matus, satinu no sākuma uz lielā ruļļa, uz lokšķērēm lielajām. Tad satinu uz rullīšiem, krāsojāmies, tas viss smuki stāvēja, viņa blonda, balināta meitene, es domāju, te jau točna turēsies un stāvēs viss, jo mats ir tekstūrains un porains. Un es, karači, laižu tos ruļus ārā, vienkārši taisnas pīts, kas sanāk. Tas bija pēdējā reize, kad es taisīju lokas. Es tevi saprotu. Man tā bija tikai ar dabiskiem matiem. Tur galīgi sūds beigās sanāca, un es tajā momentā es sapratu, ka es negribu to darīt, jo,
Nu, bļāviens, tev ir tik daudz laika jāpavada, jāiegulda, lai tu būtu labs matu meistars. Jā. Es vienkārši nespēju saprast, bļāviens, nu, maliči tie kolēģi, kuri taisa gan, bet es esmu tik, sūdīgs matu meistars, un man ir tik daudz būtu jāieliek to pūļu. Es daudz labprātāk vēl vairāk mācītos tieši grimā. Jā. Visu laiku. Tas arī nav mans vispār. Tev ir bijis tā, ka tev parāda klienta fotogrāfiju, kur viņu ir uzkrāsojis cits meistars, un viņa pateica, saka, tev paskaties, cik sūdīgs darbs. A tu savā prātā domā, nemaz nav tik sūdīgs. Jā, man bija runa par meistarklasi, gribēja pierakstīties uz meistarklasi meitene un teica, ka bijusi pie viena slavena vizāžista, es to pateikšu pēc tam, pie kura uz meistarklasi, un viņai šausmīgi nepaticis. Pirmkārt, viņai vajadzēs gaidīt, viņa atnākusi, un viņa nebija pabeigusi tur kaut ko filmēt vai ko, un tur kaut kāds tur filmēja. Un tad viņai nepatika, kā ar budžeta produktiem ar viņu strādāja, kas man liekas nevar būt, jo es zinu, ka tai meistarē ir daudz kas no luks un tā, bet labi, varbūt, zinu kā. Un tad viņa teica, man uztaisiet briesmīgus uzacis, un es saku, jums ir bilde, kā jūs sakrāsoja. Un viņa man atsūta to bildi, un es saku, tīri normāli, uzacis tieši tā, kā es viņai arī būtu krāsojis, viņai biezas pašai dabiski uzacis, un es noteikti izķemētu želē un mošu pāris matiņus ielēst. Tur tas aptuveni arī bija izdarīts, un es viņai godīgi pateicu, ka, ja godīgi, es tieši tāpat jums uzacis taisītu, un es nesaskatu ļoti daudz problēmu šajā make-up darbā, tā kā visticamāk mēs nesatiksimies, basically. Tā arī viņa neatnāca pie manis, jā. Man tā bija ar fotogrāfu. Man rādīja sieviete cita fotografa darbu un teica, ka paskaties, cik briesmīgi. Viņa tur normāls bildes nebija, protams, top tier, bet viņa arī nemaksāja tam fotogrāfam tā, lai, tur iesācēja kaut kāda. Bija ok. Un tad viņa man parādīja savus selfijus, kur bija filtrs uzlikts. Un viņa paskaties, cik es te jauni izskatos. Viņas bildēs briesmīgi. Un tajā momentā es sapratu, ka es nemūžam nefotografēšu šo sievieti, tāpēc, ka tur ir jāņem facetunes. Tikai tad viņa uztvers to, ka, pie paša mikrofona grabināju. Ar ko ir vismagāk strādāt? Ar līgavām, influenceriem vai modelēm? Influenceriem. Jo vienkārši iemesla dēļ, viņi visu laiku ir telefonā. Un ir ļoti grūti krāsot, kad kāds skatās telefonā. Jā. Vai tu dalīji to heitu pret Charlotte Tilbury ar Montu? Jā, dalu. Es neko ja man viņa par velti atsūtītu, es, protams, priecātos un strādātu ar viņas kosmētiku. Atsvērnām personiski. Nekas cits man īpaši paigi neinteresē, kāpēc man pirkt viņas to mirdzošo fluidu, ja es kā 3 varu nopirkt tādu. Nē, tā arī visu var. Ar viņu man tādas ir sajūtas. Es neteiktu, ka heitoju, vienkārši es zinu, ka viņa ir ļoti overpriced. Tā kā viss mums te, bet bet vizāžistiem ir pat 30% lētāk. Jā, to es zinu. Bet es tā arī nevaru piereģistrēties. Tu man tur teici. Tā man arī nesanāca. Darling, man tikai tur sūta. Man nav lūpkrāsas līdzi, speciāli gribēju tavu kaut ko pamēģināt. Vai uztaisam to šuruburi? Nē, netaisam, es pārdomāju. Es gribu kaut ko baby pink. Man ir tavs tavējs pēc taviem ieteikumiem. Davai, holdī pat gudī. Čīki. Davai. Tu viņu nelieto? Šitas mans go-to klientēm. Lietoju. Tas lūpas, wow. Jā, paldies. Man tiešām ļoti viņš patīk. Jē, Santa man paslavēja. Bija jealous. Šo, diena izdevās. Varu noslēgt savu make-up karjeru. Jocīgā. Viss. Laimes pilnas bikses. Var redzēt, ka tu viņu nelieto, viņa joprojām tev ir ļoti pigmentēta. Manējā jau vienmēr ir tik izlietota, ka viņa ir maigi rozā. Zini, es taču, cik es uzkrāsoju ar viņu, cik es izēju, cik es lietoju. Viss tā, un es pēc, tev ir online kurs vēl pieejams? Jā. Pēc tam, kad es nopirku Santas online kursu, es iegādājos tieši tāpēc šo
krāsu, jā. Paldies, Santa, ka dalies ar labajiem produktiem. Jā, es viņu slinkuma pēc, es to vēl izdzēsusi, un man joprojām pērk cilvēki.